Visiem labi zināms, ka Zaķu sala būtībā ir tāds lauku ciemats pašā Rīgas centrā. Te dzied gaļi un mauji govis, taču progress prasa savu, un veco māju 10 tiek nojaukti, līdz paliek tikai viena. Tā līdzās 79. gadā sāk būvēt jauno un arhitektoniski mūsdienīgo radio un televīzijas kompleksu. Republikas radio un televīzijas kompleksa projekta autors Alfons Ūdris ciemos vēl vecajā Zaķu salā. Nākamgad te sāksies celtniecība. Jaunais Rīgas televīzijas tornis, 368 metri, augstākais Baltijā. Ļeņingradas un Rīgas celtnieki Zaķu salas dienvidu galā jau izveidojuši torņa pamatnes. Salas ziemeļu daļā turpinās televīzijas un radio kompleksa celtniecība. Galvenais būvu uzņēmējs ir Rīgas celtniecības tresta 60. celtniecības pārvalde. Saskaņā ar arhitekta Purviņa ieceri Zaķu salā jātop iespaidīgam radio un televīzijas centram. Televīzija ir primāra, jo vecā ēka vairs neatbilst tehnikas progresa prasībām, tādēļ televīzijas korpusu būvē vispirms. 1967. gadā Rīgas Siguldas 38. kilometrā tiek atklāts restorāns Sēnīte. Tam ir pārdomāts un moderns arhitektonisks risinājums, kuru izveidei iztērēts 298 000 rubļi. Dažādajos Sēnītes kompleksos ceļinieki var izvēlēties vai nu paēst ātri, vai pasēdēt ilgāk. Turklāt Sēnītes ceptās tortes un kliņģeri vēl ilgu laiku tiek uzskatīti par labākajiem Latvijā. Jaungada priekšvakarā Vidzemes šosejas 38. kilometrā populārā sēdnīcas Sēnīte vietā izauga jauna sēne. Tās pamatnē ierīkota alus zāle veco laiku gaumē. Bet augšā zem pašas sēnes cepures atrodas moderns restorāns. Kaut gan daudzie ceļa braucēji un pat rīdzinieki ik vakaru tricina dejas grīdu un kupols atbalstas tikai 3 punktos, tas turas droši. Oriģināla celtne, kas arhitektam Linardam Skujam kaunu nedara. Galvenajā kupolā, piemēram, nav neviena radiatora. Pagrabstāvu silda apsildāmie griesti, bet pirmo stāvu apsildāmā grīda. Vasarā šī sistēma darbojas kā ventilācija. Augšējo zāli iecienījušas lielākas kompānijas, te muzicē dzīvais orķestris un organizētās intūristu grupas, kurām tiek servēti galdi atceļā no Siguldas ekskursijām. Tomēr Latvijas publikai Sēnīte, tā, protams, ir apakšējā zāle. Apmeklētāji ir pārtikuši ļaudis. Vai tas būtu kolhoza priekšsēdētājs, kas atgriežas mājās pēc darīšanām ministrijā, vai kāds Rīgas priekšnieks, kas kopā ar sekretāri aizbēdzas tālāk no svešiem skatieniem. Te allaž iebaudāms lāčplēša alus. Rīgā to var dabūt tikai specializētā veikalā. Te var garšīgi paēst. Firmas ēdiens ir kotletes Sēnīte un jau no agrākajiem koka kafejnīciņas laikiem pazīstamās mednieku desiņas. Sēnīte ir daudzpusīga virtuve ar vairākiem palīgcehiem un galvenais kompleksa dzīvības uzturētājs, pareizāk saimnieciskās rentabilitātes nodrošinātājs atrodams šeit, veikalam līdzīgajā kulinārijas nodaļā. Dažādie labumi vitrīnās izvietoti tik skaisti, ka garšīgs izskatās viss. Gan dažādie salāti, gan slavenās Sēnītes žāvētās vistas, gan Olgas Elstiņas ceptie kliņģeri. Var piebraukt ar mašīnu, var izliekt no autobusu un braukt ar nākamo, bet labāk tomēr pasūtīt iepriekš. 70. gadā tuvojas noslēgumam pirms gada uzsāktā preses nama celtniecība Ķīpsalā. Tā kā prese tiek ideoloģiski kontrolēta, vieglāk, protams, to darīt centralizēti, bet ir arī daži praktiski iegūmi. Redakcijas atrodas vienkop un vieglāk sazināties ar tipogrāfijām, kuru jauda ir 1,5 miljardi iespiedu vienību gadā. Nu jau Rīgas panorāmā iezīmējas vairākas augstceltnes. Pirmajā acu uzmetienā nepateiksi, par kuru ir runa. Šoreiz par topošo preses namu. Celtnieki ikdienas pakāpjas augstāk par 2–2,5 metriem. Vēl ir ko kāpt, lai sasniegtu 75 metru atzīmi. Tas ir 22. stāvu. Šis nams mirdzēs pavisam citās ugunīs.
kad šeit darbosies republikānisko laikrakstu, žurnālu redakcijas un tipogrāfija. Laikrakstu un žurnāla redakcijas ir izkaisīts pa visu Rīgu, un pēc pārvākšanās jaunajās telpās darbinieki var atviegloti uzelpot, visvairāk jau tiešajā nozīmē. Pēc iepriekšējās šaurības preses nams stāvu piedāvā kādu plašumu, kur izvērsties. Tiem, kam palaimēs tikt pie kabinetiem austrumu pusē, pavērs brīnumjauks skats uz Rīgas panorāmu, Daugavu un tiltu. Nevis vanšu, bet pontonu tiltu. Logi, tas ir jauki. Tomēr solītā ventilācija darbojas švaki, ja vispār darbojas, un tāpēc kabinetos ziemās ir augsti, bet vasarās karsti. Žurnālisti bruņojas ar dažādām elektriskām palīgierīcēm, līdz kādā naktī aizdegas redaktora Arvīdas Skalbes rakstāmvalds ar visiem manuskriptiem, un Kazimirs Dundurs, preses nama direktors, šo pašdarbību uz visstingrāko aizliedz. Tā saucamajai konferenču zālē, kur preses nama darbiniekiem tiek demonstrēts arī jaunākās kinofilmas, apšūves paneļi darināti no koka, taču visa preses nama iekšējā apdarē dominē dabīgais akmens. Mazliet tālāk, trepes, gaitenis pa labi, atrodas viesu un pastāvīgo iemītnieku visiecienītākā vietiņa. Ikdienā tā ir vieta, kur sarunas kļūst patiesas un dziļas, bet svētku reizēs šīs telpas tiek iznomātas kolektīvajām ballītēm. 20. gadsimts postskriptum.